laikam 35, bet neieradās vēl 5, būtu tieši 40, bet atbrauc viens ar klatru un bija gatavi 3 braucēji ar to mašīnu, bet, pat nenoņēma no mašīnas nost. Uzreiz aizbrauc projām tikpat ātri. Tāpēc, ka nebija gatava? Nezinu, neaizgāja kaut kas. Šodien kross ir? Ir, bet minimāls. Tikai 4 braucēji, bet izstās jau, ka tikai 3 palikuši. Nav jau sametināts dugas iekšā, veči brenzē kaut ko. Nu kā? Marši, slīd. Labi noturējies. Redz, Jurds iebrāc atkal kupenā. Galvenais ir nekļūdīties, tāpēc tas ir supersprints. Tāds, kā uz visu vajag nobraukt tikai precīzi. Bet es tagad skatos un ir tāds sajūta, ka trasa ir krietni lēnāk kā pagājušais. Tāpēc, ka uzsludināti. Ja? Uzsludināti trajektorijas. Visas videns jāsāk meklēt, kur gar maliņu var smuki vēl sniedziņu atrast. Faktiski nekāda trakošana, ja? Trakošana pilnīgi nekāda. Skatītājiem te nav jābrauc priekš skatītājiem, ir jābrauc uz laiku. Tāpēc jau tiek laiks ņemts. Tas kvatrs var palaist un pateikt, rādat, ko mākat, lai liekam krāmē plakanis, cik nu grib. Bet tā mierīgi brauc netrako, ja? Mierīgi, pagrieziens vajag lēnā, smalki iziet un taisnīties vajag dot, cik ir. Tā būs labi. Jāapstās, kā puiši ar mazu sabrauc, kā ar golfu sabrauc. Jau arī puiši brauc, grib cenšās. Tā būs labi. Trasa jau mainās, viņa katru reizi mainās savādāk paliek. Tas jau atkarīgs tieši no tās slidinās vietas. Ja pirmajā reizē bija kaut kur smiltiņa parādījās, kur varēja uzķert kaut ko. Un tad ir jābūt jaudīgākai mašīnai, kā teiksim, piemēram, tās Mazdas ir uztaisītas puikām. Jā, golfiņas droši vien, jo šitam jau 1.5 motoriņš, viņš jau šlaks ir. Tu ņem uz meistarību, ja? Tikai uz meistarību vajag paņemt. Tik, cik viņš ir viegls un precīzi vajag sabraukt. Jāiet uz starta būs, ne? Jau filmē vecais. Diepienājā.